Rīta pirmā stunda. Kādām domām tu velti šīs pirmās minūtes, kad tu esi pamodies? Vai tu sāc domāt par savām problēmām, sāc domāt par to, kas tevi sagaida patīkams šajā dienā? Šeit ir divi varianti. Vai nu domāt negatīvi, vai nu domāt pozitīvi. Un ar ko tu piepildīsi pirmo stundu sava rīta, tāda arī būs tava diena. Attiecīgi, ja tu proti to visu pilnveidot pozitīvi un lasot afirmācijas, klausoties mūziku patīkamu, tādā veidā tu uzprogrammē savu dienu uz patīkamiem un pozitīviem pārsteigumiem, kuri tevi sagaidīs dienas laikā. Un ja tu nezini, kā var izveidot savu dienu, tā lai viņa pārvērstos tev labvēlīgā veidā, tad droši vari pieteikties pie maniem uz konsultāciju, izstāstīšu dažādus noslēpumus, praktikas un metodes, kā var pielietot, lai tev vienmēr visur veiktos. Pilnībā itin visur, kur tu pieskaries. Tas viss ir iespējams, tikai tas prasa mazliet vairāk laika un mazliet citādāk pieeja. Tāpēc rīkojies, pieskaries uz konsultāciju.